Bez cilvēku izglītības un izglītošanas nav arī uzņēmuma attīstības. Līdz ar to tā nav stratēģija, tā ir pat daļa no ikdienas. Un tāpēc arī mēs to saprotot, integrējam šīs apmācības ikdienā, nevis kā kādu no pasākumiem atsevišķu, bet mēģinam tātad, lai mums katru dienu ir kaut kas jauns, kad mēs kaut ko jaunu izdomājam un iemācamies, un tādā veidā papildinam savu zināšanu krātuvi. Tādā veidā mēs paliekam produktīvāki, un arī, ja saskaramies ar kādu izaicinājumu, tad mēs tādā veidā esam atvērtāki, izmantot kādas jaunas pieejas, tehnoloģijas, lai paskatītos, varbūt tagad tiešām šī jaunā pieeja ir gatava, lai mūsu veco sailgušo problēmu tagad atrisinātu. Tādā veidā ieguvēji ir gan klienti, gan pats uzņēmums, gan arī darbinieks, jo ir dažādas situācijas, kad ir tiešām jāpasvīst, atrisinot kādu sarežģītu situāciju, bet ar šīm jaunām zināšanām, jaunām tehnoloģijām tu dažreiz vari atrisināt tādu problēmu, kuru varbūt tu pats nekad nevarētu atrisināt. Un tas, protams, dod tādu pozitīvu gaismu ikdienas rutīnā, kad tev ir ikdienā jāsaskaras ar daudziem sarežģījumiem, bet pēc apmācībām tev katru reizi ir jauna iedvesma, kad šīs jaunās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts varēs tātad dot mums vairāk jēgpilna laika un šīs ikdienas rutīnas jautājumus, ja tu varētu paņemt uz sevi.